jāpārdod arī privātmāju. Un īpašnieks ir latvietis, bet viņš dzīvo ārzemēs. Viņš dzīvo Zviedrijā. Un es uzsāku pārdošanas procesu un diezgan ātri un ļoti veiksmīgi atrodu šim īpašumam pircēju. Kas par īpašumu bija vispār? Mājiņa Kazarmīlā. Un viss gāja ļoti gludi, viss ļoti labi, bet, diemžēl, pārdevējiem nav elektroniskā paraksta. Visiem atgādinājums uztaisīt elektronisko parakstu. Tas ir labi stēlējumi. Jo šādās situācijās glābj ļoti, ļoti. Un tad īsti variantu mums nav. Viņam ir jālido uz šejieni un viņam ir jānāk pie notāra. Notārs ir noorganizēts. Es visu, vismaz kādas 3 reizes pārbaudīju. Tur bija arī banku piekrišana iesaistīta. Un es pārbaudu visi dokumenti ir kārtībā. Mēs pirkuma līgumu jau esam parakstījuši. Mums ir jāatnāk tikai uz nostiprinājumu lūgumu. Un tad ir jāiesniedz dokumenti. Un tas pārdevējs ielido Latvijā, teiksim, 12. Tad mums ir, piemēram, 1 sarunās notārs un burtiski pēc pusotras stundas viņam ir jālido prom. Viņam ir 15 minūtes notāram un viņš lido prom. Jā. Es ar to rēķinos, tāpēc es visu pārbaudu ļoti rūpīgi un vairākas reizes. Un man savukārt arī visa diena ir aizplānota tā, ka man nav tā, ka es varu pēkšņi kaut kur izskriet un kaut ko pabīdīt. Un visu pārbaudu, visu paņemu līdzi, dodos pie notāra. Es jau apstājos pie notāra, es jau nopirkoju mašīnu, saprotu, ka paliek kaut kādas minūtes, 15-20 līdz mūsu vizītē, man zvana notāra. Es domāju, Dievs, kas tagad būs? Es pats ar klausuli, un man notāra saka, labdien, mums ir noticis kiberuzbrukums, mūsu sistēma nestrādā. Mēs neredzam jūsu bankas pieteikumu, tāpēc nevaram jūs pieņemt. Tajā brīdī man bija panika. Un es nezinu, ko tagad darīt. Protams, nav variants tagad visu atcelt un pārcelt, jo viņam ir jālido prom. Un, viņš arī ir biznesa cilvēks. Viņam nav arī tā, ka viņš var paņemt atvaļinājumu un neaizbraukt tajā dienā mājās. Un mums ir burtiski pusotra stunda. Paldies Dievam, es zināju ļoti labi to notāri. Un mēs mēģinājām turpat pa telefonu uzreiz rast risinājumu, lai nav tā, ka es vienkārši zvanu abām pusēm un saku, dari, jums nenotiek, piedodiet, pārceļam uz mēnesi uz priekšu. Es